Labdien, labdien, draugi! Skatieties, kas mums šodien ir. Harley Davidson Road Glide, ja es pareizi sapratu. Paldies moto favorītam par šo iespēju atkal izbraukt mazu gabaliņu ar 26. gada mocīti. Harley Davidson. Tā kā mēģināsim laist. Atslēga man ir kabatā. Nu, baigais aparāts. Tā, nu mēģināsim piedarbināt šo Harley Davidson. Te viss pēc klasikas. Atdzīvinam. Harley Davidson. Pastīties kāds ekrāns. Johaidī. Un ar šo podziņu. Nē. Ar kuru bija? O, ir. Tā bišķu pagāzējot baigi forši motoriņš strādā. Jā, forši. Nu, ko var pateikt, vibrācija nav vairs tik traka vibrācija kā 10-15 gadus atpakaļ modeļiem. Ļoti forši. Nu, ko, mēģināsim braukt. Tā, kur te ātrums slēdzēs, re, kur ir? O, robu arī rāda pirmo, ka ieslēdzu. Viens no iemesliem, kāpēc mēs mīlam Harley Davidson, tā ir skaņa. Rūts kapitāli. Sēd pozīcija uz šitā motocikla ir vienkārši ideāla. Tik ērti es neesmu sēdējis, man liekas, ne uz viena motocikla. Pirmām kārtām jau tas sēdeklis ir tik foršs mīksts ar tādu mazu atzveltnīti. Un kājas ir tā patīkami saliektas, un viņas pēdas ir novietotas uz šitiem plauktiņiem. Sēdēt ir kapitāli. Tas ir itīgākais kruīzers, ar kuru, man liekas, dienā var 1000 km točna braukt. Ļoti ērti. Nu, bet skaņa. Paļāviens. Labais. Griezes moments 170 ņūtoni. Nu, tas ir uzreiz jūtams. Ļoti viegli, nu, brauc, ļoti viegli uzņem ātrumu, uzsākt ir ļoti viegli, ņemot vērā to, ka mocim ir svars 380 kg. Vispār nejūt. Ar šito motociklu ir ļoti liela bauda braukt arī tā pa šoseju. Nu, ļoti tāda viegla sajūta. Nezinu, kā pagriezienā būs 380 kg, nedaudz neumalīgi, jo liekas tāds baigais svars. Bet, nu, fizika dara savu, jā, un to svaru jūs baigi nejūtiet. Bez problēmām brauc. Ja nu vienīgi tev vajadzēs viņu izstumt no kaut kurienes, tad varbūt būs problēmas. Bet citādā visādā ziņā sajūta ļoti viegli uz viņiem. Nu, nav joka lieta, 175 ņūtoni griezes moments. Acīm redzot, bet tā, tas motors to motociklu velk, nu, vispār nejūt to svaru.
zelta viņš ir viens no populārākajiem Harley Davidson modeļiem. Kā jau kārtīgam kruīzerim, viņam arī ir mūzika. Varētu ieslēgt, ja es mācētu, bet tev laikam ir jāpievieno telefons, un tad tu vari viņu ieslēgt. Bet nu okei, izpūtējiem ir tik superīga skaņa, ja, ka tā ir mūzika, citu nemaz nevajag. Pastieties, cik viegli ar viņu ir uzsākt, ja? 380 kg it kā traks svars, bet nu vienkārši lido. Raķete. Nu čau vēlreiz. Kā varat redzēt, šeit man aiz muguras ir Harley Davidson Road Glide 26. gada modelis. Paskatieties uz šito dzinēju. 117 inč, vai kā viņš saucās, Milwaukee 8 117 inč, ko mēs varam arī izlasīt uz šejienes. 1 inč, nu tas amerikāņu mērvienība, viņa varētu būt kaut kur 1,2-3, ja? Nu, latviešu valodā runājot, šis motors ir gandrīz 2 litri, ja? 1,90-23, kaut kas tam līdzīgs. Kā arī šim motoram ir kapitālākais griezes moments 175 Nm, kas šo smago motociklu 380 kg, nu, vēl kā pūciņu. Uzsākt ar viņu ir ļoti forši. Tik viegli uzsākās, ja, kad tāda sajūta, ka tam motoram, nu, viņam nav nekādas vispār pretestības. Vienkārši laid vaļā sajūta, bišķi do gāzīt un mocs vienkārši raujās uz priekšu. Benzīna bāka šitam motociklam ir 23 litri, un pie tādas mierīgas kruīza braukšanas viņš ēda aptuveni nu, 5,5-6 litri degvielas. Tā kā ar vienu bāku, nu cik pietiek, 400 km vajadzētu pietikt. Dāmas un kungi, pievēršiet uzmanību šim foršajam sēdeklītim. Tas ir no tādas ādas izstrādājumi, nu nav gluži ādas aizvietotais sintētika kaut kāda, ja? Tas ir tā, lai nu, āda, ja samirkst lietu, tad viņi ilgi žūst. Šitais ūdens atgrūdošs tāds audums, un ar to viss ir kārtībā, redzēt tādas forša muguriņa ar Harley Davidson emblēmiņu. Nu, un jūsu dāmai pasties kāds dīvāns aizmugurē. Rokas var atbalstīt, mūzičku ieslēgt, ir kur pieturēties. Te vēl varat papildus tādu muguriņu piepirkt klāt, lai jums vispār būtu ērti. Nu, fantastisks motocikls pa 40 000, lai jums būtu ērta sēdēšana. Kā arī dāmai, reku kājas nokt ļoti forši, ja? Un ideāli, un kungam arī reku tāda platformiņa, tā kā kājums smuki atpūtīsies, viss būs kārtībā. Kā jau mūsdienīgs motocikls, ja 26. gada, viņam ar elektronika ar te viss ir kārtībā. Ir paskatieties kāds liels ekrāns, tā mēs tūlīt viņu atdzīvināsim, te ar tādu podziņu viņu atdzīvina. KLS sistēma, protams. Enter pin, es nezinu, man nav nekāda pina iedoti, bet nu, ok. Pamēģināsim vēlreiz, man atslēga bija tā kā bišķi tālāk no motocikla, varbūt tāpēc viņš man prasīja pin kodu, redzēt, tāda forša atslēga ir. Tātad vēlreiz atdzīvinām. Nu ir viss kārtībā. Redziet, kāds moderns displejs liels. Viņam, protams, arī ir traction control, corner, ABS, ko jūs varat arī, manuprāt, atslēgt. Protams, šim motociklam jūs varat pieslēgt savu telefonu, un pa visu ekrānu būs gan
gan radio, gan jūsu izvēlētā mūzika, gan arī navigācija. Protams, šis ir ļoti moderns 26. gada motocikls, kā jūs varat redzēt, viņš ir aprīkots arī ar kruīz kontroli, kas ir ļoti forši. Interesanti, ka tas ir bez atslēgas, ja varat piedalīt, bet benzīna bāka tomēr vēl ir old school, jāra atslēdziņa, jātais un jānoņem korķīt, lai jūs varētu uzpildīties. Protams, priekšā ir tumbiņas, ja jūs varat klausīties mūziku braucot skaļi, bet es bišķi pabraucu jau un dzirdot to motoru skaņu un ar tiem izpūtējiem, man liekas, nekādu mūziku nevajag. Tā, te mums ir bardačoki kaut kādi, ja, te var ielikt telefonu, te var arī viņu uzreizām lādēt. Forši, ļoti ērta feature, un otrā pusē arī ir tāda maza, diezgan tāda 0,5 aliņš iet iekšā. Motocikls ir aprīkots ar 3 koferiem jau no rūpnīcas. Koferi ir no plastmasas, diezgan ietilpīgi. Mēģināsim attaisīt vienu. Jā, te mierīgi var ielikt 2 ķiveres, vietas pietiek. Kā arī bagāžu nodalījums ir aprīkots ar uzlādes sistēmu, tā kā varat mierīgi šeit kaut kādas savas lietas lādēt braukšanas laikā. Sēdu pozīcijas augstums šeit ir 72 cm no sēdekļa augšu līdz zemei. Klīrens ir kaut kādi 14 cm, tā kā motocikls ir, nav pats zemākais, bet ir zems un 1,80 m braucējiem kāja ir ar pilnu pēdu uz zemes. Ražots motocikls joprojām ir Amerikā. Viņu motors un rāmis točne, ja, bet ir arī daudz detaļas, kā atzīst arī pats Harley Davidsons, pasūtītas no partneriem. Tur dažādi čipi, kaut kāda elektronika no Āzijas valstīm. Kā jau minēju, ja, motocikls nav lēts, motocikls var atļauties droši vien cilvēkam dzīvē daudz, kas ir sakārtots. Latvijā cena viņam varētu būt kaut kādi 37–38 tūkstoši eiro. Viņam ir vēl kaut kāda super versija, advancēta, tā vispār kaut kur ap 50 000 maksā. Priekšā mums ir ļoti skaists alumīnija lietais disks ar bremzēm. Es nezinu, vai tās ir Brembo, bet uz viņām ir Harley Davidson logo. Riepa ir 18 colīgā un bez kameras. Aizmugurē mums ir paslēpies 18 colīgais ritenis, arī ar tādu pašu smuku lieto disku un bez kameras riepa. Redziet, šis motocikls jau nedaudz ir uzčūnēts, viņam ir Screaming Eagle izpūtēja sistēma uzlikta, tāpēc skaņa viņam ir superīga. Paklausīsimies! Piekritīsiet, brīnišķīga skaņa. Man vēl ir mazliet laika, tāpēc izbrauksim vēl kādu līkumiņu. Par tādiem mazliet līkumainākiem ceļiem. Jo pirmajā brīdī bija tāda baiļu sajūta, ka motocikls ir 380 kg smags. Un bija tā jocīgi tā kā pagriezienos, tādos straujākos. Bet tas viss ir, man liekas, jāpierod. Un, protams, galvā stāv arī cipars 38 000 par motociklu, tāpēc tāds uztraukums startā bija. Bet tagad ir ok, bišķi pabrauci un super. Ļoti paklausīgs motocikls un kārtīgs kruīzeris, protams. Braukt ar viņu ir viena bauda. Kaut kādu Eiropas ceļojumu varētu ar viņu taisīt, būtu ļoti superīgi. Mantas tev ir, kur salikt, sēdēt uz viņu ir ļoti ērti. Stūri arī tāda stilīga, augsta uzlikta. Rokām ir ļoti feini, ļoti patīkami. Liekas tādas tā kā atbrīvotas sajūta. Kapitāli. Pazīties kādi skaisti līkumiņi.
viņam arī, protams, ir dažādi braukšanas režīmi. Lietus laikā jūs varat uzslēgt lietus režīmu, gāzes rokturīgs paliks maigāks, motocikls nebūs tik ass, nometīs nedaudz jaudu, bet nu sēta pozīcija, jā, tu sēdi tā kā mājās dīvānā pie televizora. Tā, nu mēģināšu apgriezties ar šo smago motociklu. Tā, tie ir akmentiņi, jāuzmanās. Oi, tāds gabarīti jau viņam ir bišku, jā. Nē, ko forši. Jā. Mans secinājums, braucot pa tādiem līkumainiem ceļiem, nu tādiem strauji līkumotiem, nu tomēr tā kā prasītos tāds adaptācijas periods pie šī motocikla. Vai nu es neesmu tik krūts braucējs, kā es iedomājos, bet brīžiem tajos pagriezienos, nu vai tā kā mazliet bija bail viņu sagāst pa daudz, jā, jo galvā ir tie cipari. Es domāju, ka kaut kādu dienu, pusdienu tā pabraukāt, pierast pie viņa kārtīgi, nu un tad ir visi cepuri nost. Rezumējot manu testa braucienu, ko mēs varam pateikt par šo motociklu? Viņš ir super. Ar viņu būtu brīnišķīgi ceļot kaut kur uz Alpiem, pa Eiropas skaistajiem ceļiem. Sēdēt uz viņu ir ļoti ērti, mantas varat sapakot, paņemt līdzi savu sievu, draudzeni, aizbrēj, viņi sēdēs tā kā dīvānā, ļoti mīksts sēdeklis, motora jauda un griezes moments pietiek tā, ka jūs vispār nejutīsiet nekādas problēmas, ne stāvjos serpantīnos, ne uz apdzīšanu, nekur. Ļoti forši. Protams, par 40 000 jūs neko citu arī nevarētu gaidīt, ja, tikai to labāko. Tā kā, ja jūsu sapnis nav vienistabas dzīvoklis, tad jūs varat mierīgi paķert šitādu motociklu. Nu, jā, bija fēni pabraukāties. Paldies, ka skatījāties manu dīvāna eksperta video, manu dīvāna eksperta viedokli. Tā kā tiksimies kaut kad citreiz, kad būs vēl ar ko pabraukāt. Čau!